Labvakar, rektor kungs. Labvakar, dekāna kungs. Labvakar, dalībnieki. Labvakar, tiešraides skatītāji. Visi esiet laipni aicināti Latvijas Universitātes zinību kausā. Šo pasākumu organizē Datorikas fakultātes studentu pašpārvalde sadarbībā ar Latvijas Universitātes bibliotekas daudznozaru biblioteku par godu Datorikas dienām Latvijas Universitātē un Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes 3. dzimšanas dienai, kā arī Latvijas Universitātes informācijas dienām. Mums ir patiesi prieks, ka varam būt kopā šeit, daudznozaru bibliotekā, šajā zinību krātuvē, šajā dienā, šajos svētkos. Mums ir liels prieks, ka esat visi ieradušies pie mums, lai atzīmētu šos svētkus kopā patiesi akadēmiskā garā. Un tagad vēlos dot vārdu Latvijas Universitātes rektoram Mārcim Auziņam. Labvakar. Vispirms es varu konstatēt, ka Datorikas fakultāte patiešām ir diža fakultāte. Jo tad, kad es nāku pie mikrofona, parasti man viņš jāpaceļ augstāk. Tad, kad runājas Artis, viņš ir pareizi augstumā. Tad, protams, es gribētu apsveikt Datorikas fakultāti. Viņas 3 gadu jubilejā. Mēs visi atceramies, varbūt visi neatceramies, bet daudz atceramies 3 gadu atpakaļ tās diskusijas, kas bija ap Datorikas fakultātes izveidošanu. Bija daudzi par un daudzi pret. Es domāju, ka šobrīd ir viennozīmīgi pierādījies, ka šī bija absolūti laba ideja, veiksmīga ideja un ka Datorikas fakultāte latviski sakot vienkārši rulē. Varbūt nopietnā stāsta daļa šeit vēl ir tāda, ka diemžēl Datorikas fakultāte vairs nav jaunākā fakultāte Latvijas Universitātē, ka tagad jau ir jaunākas fakultātes. Es nezinu, vai humanitāro zinātņu fakultāte šodien piedalās konkursā. Nu redziet, tad jau jums ir tagad šī rangu tabulā par jaunumu ir jaunākas fakultātes. Protams, visiem šīs dienas konkursu dalībniekiem es gribu novēlēt, lai jums pietiek ne tikai zināšanu, bet arī atjautības, jo šādos te konkursos, tad, kad īsti nav ko teikt pēc būtības, tad vienmēr jāatrod, kā iziet no situācijas. Es atceros, daudzus gadus atpakaļ bija viens no maniem skolotājiem, tāds docents Šmits, kad viņam līdzīgā konkursā jautāja, vai viņš var nosaukt šobrīd izcilākos fiziķus pasaulē. Viņš tādu brīdi padomāja un tad dziļdomīgi teica, mēs esam vairāki. Tā kā arī šādas atbildes bieži vien konkursos noder, tā kā es ceru, ka jums šodien būs gana daudz zināšanu, lai atbildētu tad, kad jūs ziniet, gana daudz atjautības un asprātības, lai atbildētu interesanti tad, kad tā atbilde īsti nav zināma. Nu, un, protams, triviāli būtu teikt, ka uzvarēs draudzība, protams, uzvarēs stiprākais. Lai jums veicās! Paldies rektoram! Un tagad vārds Datorikas fakultātes dekānam Jurim Borzovam. Jā, paldies, ka atnācāt. Centīšos būt lakonisks kā ķēniņš Leonīds un teikt tikai īsi vienu arābu gudrību. Neviens gudrais nav gudrāks par citu gudro, tāpēc visi esat tādi. Paldies Datorikas fakultātes dekānam, bet, manuprāt, laiks ir iepazīties ar cilvēkiem, kas ir ieradušies šeit pārstāvēt savas fakultātes. Tāpēc aicināšu iepazīstināt ar sevi. Katram būs dot aptuveni pusminūte laika, lai sevi iepazīstinātu. Ceru, ka visiem būs ko pateikt par sevi. Varat droši runāt mikrofonos. Tieši, kad jums tiks dots vārds, mikrofons tiks ieslēgts un jūs varēsiet skaļi un skaidri izpausties. Sāksim ar pirmajiem. Pirmie būs fizikas un matemātikas fakultāte. Lūdzu. Labdien! Mēs esam fizmati, lepni par to, un mums vārdu vietā ir neliels parauga demonstrējums par mūsu fakultāti.
Aplausus Fizmatiem. Labi, ka ir Fizmati, kas salbo galdus. Nākamā fakultāte – teoloģijas fakultāte. Lūdzu. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patris et Filius. Paldies teologiem. Nākamā fakultāte – vēstures un filozofijas fakultāte. Lūdzu. Tā, labdien, tā mēs esam Kārlis, Jurģis un Guntis, un jā, esam mēs. Paldies vēsturniekiem. Nākamā fakultāte – datorikas fakultāte. Lūdzu. Labdien, es esmu Mārtiņš, tas ir Andris un Rudolfs, un mēs kā jau visi datoriķi sagatavojam savu prezentāciju uz datora, bet to mums atņēma, tāpēc šī ir mūsu prezentācija. Paldies! Paldies datorikas fakultātei. Nākamie ķīmiķi. Lūdzu. Paldies ķīmiķiem, es pagāju tā tālāk, es domāju, varbūt kaut kas uzsprāgs vēl. Paldies, ka nekas neuzsprāga. Nākamā bioloģijas fakultāte, lūdzu. Sveiki visiem, mēs esam no bioloģijas fakultātes, uz Krekliņa mums ir mamuts, un sauklis ir mūsu ir maz, bet mēs esam lieli. Un tad mēs vēlētos, pirms mēs visi pievēršamies smadzeņu aktivitātēm, lūgt visus mūsu konkurentus un partnerus arī piecelties un nedaudz pavingrot. Lūdzu, pieceļamies. Tātad, kā jau mēs teicām, mums uz Krekliņa ir mamuts, mēs lūgsim jūs visus parādīt mamutu. Rādam priekšā. Un tā kā ir aktīvākā, jums ir balviņa. Paldies biologiem. Un nākamie humanitāro zinātņu fakultāte. Lūdzu. Vivat kreskat florējāt fakultās scientiarum humanarum universitātis Latviensis. Lai zied, zeļ un plaukst Latvijas universitātes humanitāro zinātņu fakultāte. Šovakar šeit klasisko valodu speciālista Brigita, topošā lituānista Kristiāna un topošā valodniece Evelīna. Paldies par daļrunīgo prezentāciju. Un visbeidzot, sociālo zinātņu fakultāte. Lūdzu. Paldies, tātad sveiki. Mēs esam no EZF. Šoreiz gan visi no pašpārvaldes studējošā, bet mēs pārstāvam gan maģistrantus, gan topošos bakalārus. Ko vēl lai piebilst? Mums priekšā sēž Fizmati, vai ne? Vēsturnieki. Tāpēc šo īso prezentāciju es pabeigšu ar tādu teicienu, kas man pašam ļoti patīk, ka visskumjākās acis ir vēsturniekiem un fiziķiem. Tāpēc, ka vēsturnieki atcerās, kas bijis, un fiziķi saprot, kas būs. Paldies! Paldies par šo sociālo atklāsmi. Un, manuprāt, laiks pievērsties noteikumiem. Jūs jau esat informēti par tiem, bet es atļaušos izskaidrot arī mūsu skatītājiem tiešraidē. Tātad šis zinību kauss notiks 5 kārtās.
uz ekrāna tiks parādīts jautājums, arī jautājumus nolasīšu. Un jums tik dot iespēju atbildēt uz jautājumu bez atbilžu variantiem. Atbildot uz jautājumu bez atbilžu variantiem, jūs saņemsiet 2 punktus. Ja jūs nespējat 10 sekundžu laikā atbildēt uz jautājumu, jūs varat pieprasīt atbilžu variantus, un par pareizi atbildēt atbildi ar atbilžu variantiem, jūs varat saņemt 1 punktu. Ja arī tad jūs neatbildat, jautājumu mēs adresējam nākamai komandai. Kur tad būs nākamā komanda? Mūsu apgurošā māja pirms katras kārtas izlozēs secību, kādā jūs atbildēsiet. Šo secību viņi nodos man, un tādā secībā mēs arī iziesim cauri visām fakultātēm, un katrai fakultātei tiks vienā kārtā dot iespēju nopelnīt vismaz 2 punktus. Bet noteikti būs iespēja nopelnīt arī vairāk. Tā kā punkti ir ļoti svarīgi šajā spēlē, jo uzvar tā fakultāte, kurai būs visvairāk punktu. Ja beigās punkti izšķirsies par pirmo vietu, tad mēs iesim uz tā teikt bonus kārtu, kur būs jautājumi uz atbilžu variantiem līdz pirmajam kritušajam. Nu, lūk, es aicinātu apspriesties tagad savā starpā uz kādām 10 sekundēm un atrast, kurš būs jūsu komandas kapteinis. Šim te cilvēkam arī es lūgtu uzticēt mikrofonu un arī tā kā pārstāvēt savu fakultāti, pārstāvēt savu komandu un izteikt komandas atbildi. Došu jums 10 sekundes pārdomām, varat izvēlēties, kurš būs jūsu kapteinis. Jā, jautājums, lūdzu. Es sapratu, mēs varam šo te atbildēt, kad mums parādās jautājums, mēs varam uz viņu atbildēt bez atbilžu variantiem, arī mēģināt atbildēt, un ja mēs atbildam nepareizi, tad viņš piešķir, ja? Ja jūs atbildat nepareizi, tad jūs jautājums jums netiek ieskaitīts un nodots nākamai komandai. Tā kā jums ir izvēles iespējas, vai jūs atbildat bez atbilžu variantiem, vai arī jūs tiešām saprotat, ka nebūs, un tad prasiet atbilžu variantus, piedāvāsim atbilžu variantus un varēsiet izvēlēties. Vai vēl ir kādi jautājumi vai kādas neskaidrības? Droši, vaicājiet. Jā, runājam mikrofonā. Ir 10 sekundes, un tā kā to laikā mēs varam domāt, un pēc 10 sekundēm mēs prasam atbilžu variantus, un tad mums ir vēl 10 sekundes. Vai... Jā, ja jums nepieciešams atbilžu varianti, tad jūs prasat, un jums ir vēl 10 sekundes. Vai vēl ir kādas neskaidrības? Droši prasam tagad vai klusējam mūžam, jo pēc tam uz jautājumiem atbildēsiet tikai jūs. Labi, ja esat izvēlējušies savām komandām kapteiņus, nedaudz piemirst, par ko te mēs cīnamies šovakar. Mums visiem Hannes Maiznīts ir sarūpējis dāvanu maisiņu ar pļāvas maizi un rakstām piedarumiem. Šeit neviens neaizies nepaēdis. Mums ir arī balvas no Tereško tējām. Katram veselīga tēja jūsu veselībai, jūsu smadzenēm, jūsu iekšām. Fantasy Park jums katram dalībniekam nodrošinās 25% atlaidi viņu pakalpojumiem. Katram uz galda ir visi šī dzeramie ūdeņi no Aldara, kā arī grāmata no izdevniecības avots. Bet trīs gudrākajām komandām trešajai vietai vēl grāmata no izdevniecības Zinātne, Gustavo jaunais albums Pilsētas portāls. Otrajai vietai teātri biļets no Jaunā Rīgas teātri biļets uz izrādi Klaus 14. martā, kā arī Gustavo jaunais albums Pilsētas portāls. Un pirmajai vietai ceļojošais zinību kauss, protams, 3 Gustavo albumu jaunais albums Pilsētas portāls un ceļojums ar Simple Express. Nu, lūk. Tagad mēs zinām, par ko mēs cīnamies. Jā, jautājums, lūdzu. Jūsu komandai. Katram vien, tieši tā. Var arī kādu neņemt līdzi un paņemt draudzeni. Tā kā izvēles iespējas. Nu, labi. Es domāju, ka mēs varam ķerties klāt. Tātad, pirmā kārta. Maija jau ir pacentusies, jau man ir sarakstījuši pirmās kārtas secību. Un tātad, pirmie atbildēs Humanitāro zinātņu fakultāte. Vai jūs esat gatavi?
Pirmais jautājums. Kas ir mums tuvākā zvaigzne? 10 sekundes atbildē. Mums vajadzētu variants. Labi, atbilžu varianti. A. Centaura alfa A, B. Saule, C. Polāra zvaigzne vai D. Andromēda. Mēs izvēlēsimies to daļrunīgāko Andromēda. Un humanitāro zinātņu fakultāte izvēlējās Andromēda. Nē, tā nav pareizā atbilde. Tātad jautājums pāriet nākamajai fakultātei. Un nākamā fakultāte ir sociālo zinātņu fakultāte. Jums iespēja atbildēt. Tātad. Mūsuprāt, atbilde ir Saule. Jūsu atbilde ir Saule un jūsu atbilde... Atbilde ir pareiza. Pareiza atbilde ir Saule. 1 punkts sociālo zinātņu fakultātei. Sociālo zinātņu fakultāte atbild arī uz viņiem adresēto jautājumu. Tātad, otrais jautājums. Ar rinoskopu veids degundobumu izmeklēšanu. Kādiem nolūkiem paredzēts laparoskops? 10 sekundes jums. Mēs minēsim. Miniet? Ausīm. Nebūs gan. Tātad, mēs ejam pie nākamās fakultātes, un tā mums ir bioloģijas fakultāte. Tātad, bioloģijas fakultāte. Vai jums ir nepieciešama atbilžu varianti, jo šā vai tā jūs nopelnīsiet tikai 1 punktu par šo jautājumu? Tad atbildes variants. Atbilžu varianti, lūdzu. Ausu izmeklēšanai, redzes pārbaudīšanai, muskuļu spēku mērīšanai un vēdera dobumu izpētei. Mūsu atbilde ir atbilde D. Vēdera dobumu izpētei. Vēdera dobumu izpēte, pareizā atbilde. 1 punkts biologiem. Biologiem arī viņiem adresētais jautājums. Tātad. Ar kuru dievieti grieķu mitoloģijā tiek identificēta romiešu dieviete Cerera? 10 sekundes jums. Mēs ņemsim variantus uzreiz. Atbilžu variantu uzreiz. A. Hestija, B. Artemīda, C. Demetra vai D. Hēra. 10 sekundes jums. Tātad mūsu atbildes variants ir atbilde A. Jūsu atbilde ir A. Hestija? Nē, tā nav pareizā atbilde. Nākamajiem tiek dot iespēja datorikas fakultātei. Datorikas fakultāte jums tiek dots 10 sekundes atbildēji. Lūdzu. Mēs liekam uz variantu D. Jūs liekat uz variantu D, uz Hēru. Un tā nav pareizā atbilde. Pareizā atbilde ir Demetra. Nākamajos atbildēs nākamajos jautājumu atbildēs datorikas fakultāte. Tātad, nākamais jautājums. 90. gados Latvijā atjaunoja Brenguļu hidroelektrostaciju, uz kuras upes tā atrodas. 10 sekundes jums. Atbilžu varianti. A. Abula, B. Brenguļupīte, C. Gauja vai D. Veseta. 10 sekundes. Desmit sekundes pagājuši. Jūsu atbilde? Abula. Abula. Un tā ir pareizā atbilde. Es atvainojos. Abulas. Pareizi. Pareizi. Tātad, nākamajā uz jautājumu atbildēs Vēstures un filozofijas fakultāte. Tātad, jautājums jums. Kā sauc Twittera radītāju? 10 sekundes jums. Atbilžu variants. Atbilžu varianti. A. Džeks Dorsijs, B. Marks Zukerbergs, C. Tomas Andersons,
vai D. Marks Dārsīs? 10 sekundes. D. Jūsu atbildi ir D. Marks Dārsīs? Nē, tā nav pareizā atbilde. Iespēja tiek dota ķīmijas fakultātei. 10 sekundes. A. Džeks Dorsijs. A. Džeks Dorsijs, un tā ir pareizā atbilde. 1 punkts ķīmiķiem. Tātad, nākamais jautājums ķīmiķiem. Kādu daļiņu pētījums nesen uz brīdi lika apšaubīt, ka gaismas ātrums ir lielākais iespējamais ātrums uz Zemes? 10 sekundes. Neitrīno. Neitrīno, pareizi, 2 punkti ķīmiķiem. Nākamajā atbild fizikas un matemātikas fakultāte. 1885. gadā Latvijas teritorijā tika atklāta pirmā biblioteka. Kāds bija tās nosaukums? 10 sekundes. Varianti. Atbilžu varianti. A. Latvijas guberņas krājumi. B. Misiņa biblioteka. C. Pētera lielā biblioteka. Vai D. Cara krājumi. Mēs domājam, tā ir atbilde B. Atbilde B ir pareizā atbilde. Tā ir latviešu bibliogrāfs Jānis Misiņš 1885. gadā saņēma Vidzemes gubernatora atļauju savās tēva mājās Krācēs atvērt privāto biblioteku, kas uzskatām par pirmo biblioteku Latvijā. Nu, Jānis Misiņš teiktu savādāk, manuprāt. Viņam noteikti būtu iebildumi. Paldies par labojumu. Un nākamie atbildēs teoloģijas fakultāte. Jautājums teologiem. Uz kur no Krievijas pilsētām ved viens no Simple Express autobusu maršrutiem? Tas ir sponsora jautājums. Jā, mēs domājam, ka tā ir Pēterburga. Sanktpēterburga. Un tā ir pareizā atbilde. 2 punkti teologiem. Pirmā kārta ir noslēgusies. Fizikas un matemātikas fakultātei 1 punkts. Vēsturniekiem jāpacenšās. Ķīmiķiem 3 punkti. Biologiem 1 punkts. Sociāla zinātņu fakultātei 1 punkts. Datoriķiem 1 punkts. Humanitāriem jāpacenšās. Un teologiem 2 punkti. Varam iet tālāk, ne? Maija, lūdzu nākamās kārtas secību. Vai jūs esat gatavi? Ejam tālāk. Uz otrās kārtas pirmo jautājumu atbildēs fizikas un matemātikas fakultāte. Tātad, pirmais jautājums otrajā kārtā. Ko ķirurgs Kristiāns Bārnards savā 70 gadu jubilejā nosauc par visizplatītāko slimību uz Zemes? 10 sekundes. Desmit sekundes pagājušas, jūsu atbilde? Man šķiet, ka stulbums. Jūs atbildi ir stulbums. Nē, diemžēl šoreiz stulbums nebūs pareizā atbilde. Uz jautājumu tiek dot iespēja atbildēt vēstures un filozofijas fakultātei. Atbilžu varianti. A. Smēķēšana, B. Vecums, C. Bezmiegs vai D. Gripa. 10 sekundes. Labi, mēs ņemsim vecumu. Jūs ņemat vecumu, un vecums ir pareizā atbilde. Starp citu, Kristiāns Bārnards ir ievērojams ar to, ka ir veicis pirmo veiksmīgo cilvēka sirds transplantāciju.
Nu, lūk. Iesim tālāk pie vēsturniekiem. Viņa jautājums. No cik novelēm sastāv itāļu rakstnieka Giovanni Boccaccio noveļu apkopojums Dekamerons? 10 sekundes. 100. Un 100 ir pareizā atbilde. 2 punktu vēsturniekiem. Ejam tālāk. Paldies par aplausiem. Ķīmijas fakultāte. Jūs jautājums. Kādi organismi ir atbildīgi par sārto sniegu kalnos, zinot, ka tās nav asins? 10 sekundes. Varianti. Atbilžu varianti. A. Kalnu kazas. B. Zaļaļģes. C. Sliekas. Vai D. Sēnes. B. Zaļaļģes. B. Zaļaļģes ir pareizā atbilde. Ejam tālāk. Bioloģijas fakultāte. Bioloģijas fakultāte. Jūs jautājums. Profesors un publicists Tāls Tisenkovs ir viens no Latvijā kvalificētākiem un atzītākiem ekspertiem, kurā zinātnē? Variants, lūdzu. Atbilžu varianti. A. Socioloģijā. B. Politikas zinātnē. C. Informācijas pārvaldībā un bibliotēkas zinātnē. Vai D. Komunikācijas zinātnē. Atbilde A. Socioloģijā. Atbilde A. Socioloģijā. Pareizā atbilde. Esat aktīvāk, aplaudēju mūsu kolēģiem. Tieši tā. 2. Jā. Jā. Ejam tālāk. Sociālo zinātņu fakultāte. Jautājums jums. Kas ir Linux talismans? Pingvīns. Vai tu esi pārliecināts? Nu jā, pingvīns. Pingvīns. Pingvīns ir pareizā atbilde. No pārējiem atbilžu variantiem labs, kā jūs zināt, Mozilla Firefox, Vilks Lone Wolf Linux operētāja sistēmai un Hameleons OpenSUSE operētāja sistēmai. Tā kā ļoti, ļoti precīzi. Ejam tālāk. Datorikas fakultāte. Jautājums jums. Kā vēl sauc lantanīdu grupu periodiskajā tabulā? 10 sekundes. Variants varbūt. Labi, varianti. A. Dārgmetāli. B. Radioaktīvie sāļi. B. Nav pareizā atbilde. Iespēja pāriet humanitāro zinātņu fakultātei. 10 sekundes. Mēs sakam A. Jūs sakat A? Nav pareizā atbilde. Pareizā atbilde ir C. Retās zemes grupā. Īpašību līdzības dēļ lantanīdi, kā arī lantāni, itrī un skandī apvieno redzemi elementu saimē. Tāda papildu informācija jums. Ejam tālāk. Humanitāro zinātņu fakultāte, vēl viena iespēja. Pēc kāda procesa cilvēka organismā novērojama acetaldehīda rašanās un izdalīšanās? 10 sekundes. Mums vajadzētu atbilžu variants. Labi, atbilžu varianti. A. Stresa. B. Alkohola lietošanas. C. Aspirīna lietošanas. Vai D. Aizmigšanas gadījumā. 10 sekundes. Mēs sakam alkohola lietošanu. Jūs sakat alkohola. Pie kā jūs nonākat alkohols? Pie pareizās atbildes. Papildus informācija acetaldehīds veidojas organismā novārdoties etanolam, kas ir visu alkoholisko dzērienu sastāvdaļa. Tā kā ar alkoholiskiem dzērieniem uzmanīgi. Tie ir kaitīgi jūsu veselībai. Un visbeidzot, kur gan citi kā teologi? Teoloģijas fakultāte. Jautājums jums.
Apgādes zinātne 2010. gadā izdeva Jāņa Alberta Jansona grāmatu Latviešu masku gājieni. Kas ir Jānis Alberts Jansons? Atbildi cilvēks nebūs pareizi droši vien, ne? Bet, nebūs pareizi. Varbūt atbilžu varianti? Jā. Atbilžu varianti. A. Folkloras literatūras zinātnieks un pedagogs. B. Pedagoga kritiķis un rakstnieks. C. Kritiķis literatūras zinātnieks un rakstnieks. Vai D. Rakstnieks, pedagogs un folklorists. Mēs pēdējo variantu D. D variants. Nebūs pareizi atbilde. Jautājums pāriet fizikas un matemātikas fakultātē. 10 sekundes. Desmit sekundes pagājušas. Jūsu atbilde? Es domāju, ka mēs teiksim atbildi A. Atbildi A. Pareizā atbilde. 1 punkts fizmatiem. Ar ko ievērojams Jāņa Alberta Jansona grāmata, tas ir nozīmīgākais veikums latviešu maskošanas tradīciju pētniecībā. Tieši viņš izpētīs sīk un smalki, kā mūsu senči maskojās Ziemassvētkos, piemēram. Lūk. Tātad, otrā kārta noslēgusies. Pēc otrās kārtas fizikas un matemātikas fakultātei 2 punkti, vēstures un filozofijas fakultātei 3 punkti, ķīmijas fakultātei 4 punkti, bioloģijas fakultātei 2 punkti, sociālas zinātņu fakultātei 3 punkti, datorikas fakultātei 1 punkts, humanitāro zinātņu fakultātei 1 punkts un teoloģijas fakultātei 2 punkti. Laiks saņemties. Otrā kārta noslēgusies. Trešās kārtas secību, lūdzu. Nu, kā jūtamies? Esat gatavi? Varam sākt trešo kārtu. Uz trešās kārtas pirmo jautājumu atbildēs vēstures un filozofijas fakultāte. Lūdzu, pirmo jautājumu. Kurš ir izplatītākais metāls Zemes garozā? 10 sekundes. Dzels. Dzels nav pareizā atbilde. Jautājums pāriet ķīmijas fakultātei. 10 sekundes. Alumīnijas. Alumīnijas ir pareizā atbilde. 1 punkts ķīmiķiem. Jautājums ķīmiķiem. Kā sauc pirmo sievieti programmētāju? Nevajag. 10 sekundes. Ada Lovelace vai... Jūsu atbilde? Ada Lovelace. Ada Lovelace, vai tu esi pārliecināts? Nē. Vai tā ir jūsu atbilde? Es neesmu pārliecināts par to izrunu. Jā. Vai tā ir jūsu atbilde? Ada Lovelace. Jā. Ķīmiņš saka Ada Lovelace. Ada Lovelace ir pareizā atbilde. Grāfiena Ada Lovelace. Ļoti precīzs minējums. Vai tu tiešām zināji atbildi, vai tu biji kaut kur dzirdējis? Jā. Pirmais viens. Jā. Neliels skaidrojums. Grāfiena Augusta Lovelace ir ievērojamā angļu dzejnieka Lorda Džordža Byrona meita. Viņa pirmā uzrakstījusi pirmo pasaulē sarežģīto programmu, kas rēķina Bernoulli skaidrļus pēc speciāli izstrādāta algoritmu. Nu tālūk jau, tālajos laikos jau cilvēki programmē, tā kā mūsu zinātne arī diezgan senām saknēm. Nākamie uz jautājumu atbildēs bioloģijas fakultāte. Jautājums biologiem. Kas ir gastroezofaginālais atvilnis? 10 sekundes.
Mūsu atbild būs atrauga. Jūsu atbildi ir atrauga. Vai tiešām? Atbildi ir atrauga. Atrauga ir pareizā atbilde. 2 punkti biologiem. Nākamais jautājums datorikas fakultātē. 1659. gadā Rīgas rāta bija noteikusi nodokli Rīgas lauku novada zvejniekiem. Tas bija jāmaksā zivīs. Kādās? 10 sekundes. Varbūt variants. Atbilžu varianti. A. Nēģos, B. Reņģēs, C. Siļķēs vai D. Lašos. 10 sekundes. Mēs atbildēsim variants D. Atbilde D. Lašos. Nu, pareizā atbilde. 2 punkti datoriķiem. Atvainojos, 1. Nākamie. Humanitāro zinātņu fakultāte. Jūs jautājums. Kurš izgudroja vakcīnu pret tuberkulozes nūjiņu? 10 sekundes. Variants, lūdzu. Atbilžu varianti. A. Luīs Pastērs, B. Edvards Dženers, C. Pauls Ērliks vai D. Roberts Kochs. Jūsu laiks ir iztecējis. Atbilžu variantu, lūdzu. A. A. Luīs Pastērs. Luīs Pastērs nav pareizā atbilde. Jautājums pāriet. Sociālo zinātņu fakultātei. 10 sekundes. B. Jūsu atbildi ir B. Edvards Dženers. Nebūs pareizi. Pareizā atbilde Roberts Kochs. Tieši Roberts Kochs 1905. gadā saņēma Nobela prēmiju fizioloģijā un medicīnā un uzskatāms par vienu no mūsdienas mikrobioloģijas tēviem. Tā kā ļoti ievērojams zinātnieks. Ejam tālāk. Sociālo zinātņu fakultāte. Jūs jautājums? Kāds ir oglekļskābās gāzes saturs atmosfērā tilpuma daļās? 10 sekundes. Atbild lūdzu procentos. Mēs atbildēsim bez atbilžu variantā 21%. 21% ir nepareizā atbilde. Jautājums pāriet fizikas un matemātikas fakultātei. 10 sekundes. Variants. Atbilžu varianti. A. 4%, B 0,4%, C 0,04% vai B vai D 20,09%. Jūsu laiks ir iztecējis. Jūsu atbilde? Mēs domājam atbildi A. Atbilde A. 4% ir nepareizā atbilde. C. 0,04%. Tieši šī oglekļskābā gāze ir sastopama nelielos daudzumos apkārt zemeslodē un atbildīga tieši par siltumnīcas efekta izraisīšanu. Nu, lūk. Ejam tālāk. Fizikas un matemātikas fakultāte. Jūs jautājums? 1790. gadā Olimpija de Gauguin uzrakstīja sieviešu tiesību deklarāciju, kurā pieprasīja balstiesības sievietēm. Kāds bija tā rezultāts? 10 sekundes. 0,1 derē. Ko lūdzu? 0,1 derē. 0,1 nederēs. Vai tā bija jūsu atbilde?
Atbilžu varianti. A. Piešķīru šīs tiesības. B. Izraidīja no Francijas. C. Gilotinēja. Vai D. Sākās feminisma kustība. 10 sekundes. Mums šķiet, ka Islandē bija tās pirmās tiesības, tāpēc Francijā gan jau, ka giljotinē viņiem tā patika. Gilotinē tik drastiski. Nu labi, atbilde pieņemta, un atbilde ir pareiza. Nākamajā atbilde teoloģijas fakultāte. Kā sauc datubāzi, kur iespējams pasūtīt grāmatas no LU bibliotekas krājuma? 10 sekundes. Variants, lūdzu. Atbilžu varianti. A. Kopkatalogs. B. Luis. C. Kopbiblioteka. Vai D. Digitālā biblioteka. Tas nav tas kopkatalogs. Kopkatalogs. Atbilde pieņemta. Atbilde pareiza. Nu lūk, trešā kārta ir noslēgusies. Pēc trešās kārtas fizikas un matemātikas fakultātei 3 punkti. Vēstures un filozofijas fakultātei 3 punkti, ķīmijas fakultātei 7 punkti, bioloģijas fakultātei 4 punkti, sociālo zinātņu fakultātei 3 punkti, datorikas fakultātei 2 punkti, humanitāro zinātņu fakultātei 1 punkts un teoloģijas fakultātei 3 punkti. Vēl ir iespēja saņemties. Saņemamies. Lūdzu, nākamās kārtas secību. Ceturtā kārta ir klāta. Un pirmie atbild datorikas fakultāte. Lūdzu, pirmo jautājumu datorikas fakultātē. Kā tuvo austrumu valstīs, īpaši Eģiptē, ļaudis ārstē no reumatisma? 10 sekundes. Var lūdzu variants? Atbilžu varianti. A. Ierokas miltīs līdz kaklam. B. Ar skorpionu kodumiem. C. Ar opiju pīpēšanu. Vai D. Ar peldēm kamieļu pienā. 10 sekundes. Atbilžu variants A. Atbildes variants A ir pareizā atbilde. 2 punkti datorikas fakultātē. 1 punkts, atvainojiet. 1 punkts. Nākamie atbildēs humanitāro zinātņu fakultāti. Jautājums jums. Cik kilobaiti ir vienā megabaitā? 10 sekundes. Atbildes, lūdzu. Atbilžu varianti. 1000, 1024, 32 vai 1000, atvainojos, 1 miljons 48 576. B mums liekas. Vai dzirdēja atbildi? 1024 B. 1024, ļoti pārliecinoši. Pareizi. 1024. Lai gan prefiks kilo nozīmē 1000, tomēr kilobaita izmērs ir 2 desmitajā, kas ir 1024. Ļoti precīzi. Nākamie atbild vēstures un filozofijas fakultāte. Jūsu jautājums. Kādēļ Buda nav dievs? 10 sekundes jūsu rīcībā. Tā viņš ir pravietis, jūs dievs. Viņš ir pravietis. Jā. Tā nebūs pareiza atbilde. Jautājums pāriet
Sociālo zinātņu fakultātē. Atbilžu variants, lūdzu. Atbilžu varianti. Buda bija cilvēks. Budismā ir daudz dievi, bet Buda nav viens no tiem. Budismā nav dieva idejas. Budam pasaulē ir pārāk maz sekotāju, lai pēc nāves viņš būtu kļuvis par dievu. 10 sekundes. A variants. A. Buda bija dievs. Buda bija cilvēks. Nav pareiza atbilde. Pareiza atbilde - budismā nav dieva idejas. Nākamais jautājums - Sociālo zinātņu fakultātē. Jautājums jums. No kādas vielas fotosintēzē rodas skābeklis? 10 sekundes. Labi, mūsu atbilde ir CO2. Jūsu atbilde ir CO2, jeb ugļskābā gāze. Tā nav pareizā atbilde. Uz jautājumu atbild fizikas un matemātikas fakultāte. Atbilžu varianti - A. No ugļskābās gāzes, B. No ūdens, C. No glikozes vai D. No slāpekļa. 10 sekundes. Jūsu laiks iet uz beigām. Mēs teiksim, ka no ūdens. No ūdens. Un ūdens jūs noved pie pareizās atbildes. Kultu? Galvenokārt no ūdens fotosintēzes procesā. Nu, galvenais ir ūdens. Labi, mēs piekāpjamies uz priekšā, katram pa vienam punktam. Bioloģijas fakultātes verdikts, lūdzu. Vienkārši pasaka, kam ir punkts. Biologi saka, ka ūdens. Nevar nepiekrist biologiem, viņi iesūtīts jautājums. Pareizi atbildi ir ūdens. Ejam tālāk. Bet, protams, fizikas un matemātikas fakultāte. Jūs jautājums. Starptautiskā tiesa ir ANO galvenais orgāns. Tā dibināta 1945. gadā. Kur tā atrodas? 10 sekundes jums. Hāga. Mums šķiet, ka tā ir Hāga. Ko saka Maija? Maija piekrīt, tā ir pareizā atbilde. 2 punkti. Ejam tālāk. Nākamajā atbilde - bioloģijas fakultāte. Ko 1910. gadā pirmo reizi Latvijā sāk būvēt rūpnīcā motors? 10 sekundes. Variants, lūdzu. Atbilžu varianti. A. Ford vairoga automašīnas, B. Tramvajus, C. Lidmašīnas vai D. Telefonu komutatorus. 10 sekundes. Un laiks ir iztecējis. Jūsu atbilde? Vai tā bija atbilde, ko es tur dzirdēju? Atbilde C. Atbilde C. Lidmašīnas. Jūs domājat liela, vai tiešām Latvijā lidmašīnas?
Nu, bet pareizi. Nu, protams, ka Latvijā lidmašīnas, kur tad citur ir Latvijā. 1910. gadā, starp citu, jā, aplaus jums. 1910. gadā, starp citu, bija pirmais lidojums Latvijā lidaparātam ar motoru, ko vadīja Kuzminskis, un lidojuma ilgums bija veselas 56 sekundes. Padomājiet, cik Latvijā lielas lietas toreiz notika. Tas viss beidzās ar veiksmīgu piezemēšanos, tā kā 56 sekundes pacēlās un pēc tam veiksmīgi nolaidās, tā kā. Ok, ejam tālāk. Ejam tālāk pie ķīmijas fakultātes. Jautājums jums. Kā sauc Krievijas kosmisko zondi, kas nesen tika palaista kosmosā, bet aizvien nav atstājusi Zemes orbītu? Varianti. Atbilžu varianti. A. Demos Grant, B. Mars Explorer, C. Phobos Grunt vai D. Deep Space 3. A. Demos Grant. Demos Grant nav pareizā atbilde. Jautājums pāriet teoloģijas fakultātei. Teologi, jums 10 sekundes. Mēs uz C variantu liksim. Jūs uz C, Phobos Grunt. Vai tiešām? Tiešām! 1 punkts teologiem. Šī zona tika palaista 2011. gada 8. novembrī, bet kļūmes dēļ vēl joprojām riņķo ap mums. Tā kā cerēsim, ka neuzskatīs mums uz galvām. Un jautājums teoloģijas fakultātei. Jautājums no mūsu sponsoriem. Kādā krāsā ir Simple Express autobusi? Es domāju, ka varētu atcerēties, jo mums nesen sporta spēlēs šie autobusi turpat riņķoja. Mēs nevarēsim sporta spēlēm, bet mēs domājam, varbūt tie dzelteni. Jā, mums skanēja no aizmugures atbildes. Nākamo. Anitas lūkšu tēlot policistu un tos izrādīt, kur saka priekšā, bet, dzelteni. Bet tie nebija teologi, kas teica priekšā, tie bija cits. Lielapvēļi, bet mēs jau tāpat zinājām. Jums kāds pačukstē no augšas, jums pačukstē pareizi. 2 punkti jums. 4. kārta ir noslēgusies. Vairs jau no tā līdz finišam. Skatīsimies, kā mūsu komandas ir saredošās. Fizikas un matemātikas fakultātei 6 punkti, vēstures un filozofijas fakultātei 3 punkti, ķīmijas fakultātei 7 punkti, bioloģijas fakultātei 5 punkti, sociāla zinātņu fakultātei 3 punkti, datorikas fakultātei 3 punkti, humanitāro zinātņu fakultātei 2 punkti un teoloģijas fakultātei 6 punkti. Pēdējā kārta ir klāta. Kā jūs jūtaties? Ja ir labi, tad ir labi. Maija, lūdzu, pēdējās kārtas secību. Pēdējā kārta ir klāta. Uz pirmo jautājumu atbildēs sociālo zinātņu fakultāte. Kura veselības aizsardzības iestāde savu nosaukumu iegūst no latīņu vārda, kas nozīmē ārstēt? 10 sekundes jums. Desmit sekundes ir pagājušas. Jūsu atbilde? Variants, lūdzu. Jūsu atbilde atbilžu varianti. Atbilžu variants, lūdzu. A. Sanatorija. B. Leprozorijas. C. Hospitālis. Vai D. Lazarete. C. Jūs atbildat C. Hospitālis. Diemžēl jādodās uz hospitāli. Nav pareizā atbilde. Jautājums pāriet datorikas fakultātei. 10 sekundes.
Jūsu atbilde, lūdzu. Mēs atbildam variants D. Variants D, lazarete. Arī jums jādodās uz lazareti. Pareizā atbilde A, sanatorija. No latīņu valodas sana nozīmē ārstēt, tātad sanatorija. Es atvainojos, sanāre. Jums taisnība. Humanitāras zinātņu fakultāte man palboja. Paldies jums. Jautājums datorikas fakultātei. Par kādu līdzskani fonētikā sauc līdzskani, ko artikulē ar abām lūpām? 10 sekundes jums. Laiks ir iztecējis. Jūsu atbilde? Var variantus? Varam variantus. A. Bidentālu, B. Bilabiālu, C. Laminālu vai D. Faringālu. 10 sekundes. Variants B. Variants B. Bilabiāls. Bilabiāli pareizi. Piemēram, latviešu valodā, aplausi datorikas fakultātē. Kā piemēram minēt līdzskani M izrunājumu ar abām lūpām. Tātad bilabiāls. Ejam tālāk. Ejam tālāk pie ķīmijas fakultātes. Kāds ir dieva dzimums? Rakstāms ar lielo burtu. Ievērojam. Jūsu laiks ir iztecējis. Jūsu atbilde? Mēs teiksim bezdzimuma. Tad jūs sakat bezdzimuma. Dievam nav dzimuma. Jūs atbildījāt pareizi. Dievam nav dzimuma. Skaidrojums no mūsu no teoloģijas fakultātes, kur sagatavoju šo jautājumu, ka Dievs ir neizzināms un pilnīgi citādāks nekā viņa radība. Dievam piedēvē cilvēku īpašības, jo tas ir cilvēku radītājs, kā tēvs un māte, bet šāds priekšstats ir maldīgs. Runājam par kristīgo Dievu ideju. Nu, lūk. Ejam tālāk. Ejam tālāk pie teoloģijas fakultātes. Lūdzu jautājumu teologiem. Cik sūkņu ir cilvēka organismā? Jūsu laiks iet uz beigām. Viens sūknis. Viens sūknis nebūs pareizā atbilde. Jautājums pāriet humanitāro zinātņu fakultātei. Atbildes lūdzu. Atbilžu varianti. 1, 2, 3 vai 4. Divi. Jūs sakat 2. 2 nebūs pareizā atbilde. Pareizā atbilde ir 4. Sūkņi atrodas mūsu sirdī. Katras sirds puses skaitās kā atsevišķs asiņu sūknis, tālāk labais priekškambars un kreisais priekškambars, tie attiecīgi vēl 2 sūkņi. Tātad 4 sūkņi pavisam. Jautājums humanitāro zinātņu fakultātē. Uz jautājumu. Kā sauca pirmo nopietno analītiskās pētniecības žurnālistu Latvijā kopš neatkarības atgūšanas? 10 sekundes. Variantus lūdzu. Atbilžu varianti. A. Jānis Domburs, B. Ilze Nagla, C. Kārlis Seržants vai D. Gundars Rēders. 10 sekundes.
Un jūsu laiks ir izticējis. Jūsu atbilde? D. Gundars Reders. D. Gundars Reders. D. Gundars Reders nebūs pareizā atbilde. Jautājums pāriet vēstures un filozofijas fakultātē. 10 sekundes. A. A. Jānis Domburs. Jānis Domburs nav pareizā atbilde. Pareizā atbilde ir C. Kārlis Seržants. Tieši Kārlis Seržants. Kārlis Seržants apkopoja kriminālziņas un pētīja kriminālos personāžus. Ievērojami personīgi. Jautājums vēstures un filozofijas fakultātē. Kāds ir radioviļņu maksimālais izplatīšanās ātrums gaisā? 10 sekundes. Labi, mums variants, lūdzu. Atbilžu varianti. A. Vienāds ar gaismas ātrumu. B. Nedaudz mazāks par gaismas ātrumu. C. Vienāds ar skaņas ātrumu. Vai D. 300,000 km/h. B. B. Nedaudz mazāks par gaismas ātrumu. Tā nav pareizā atbilde. Jautājums pāriet fizikas un matemātikas fakultātē. Jā, nu tā dīvaina situācija. Es zinu, ka tas ir vienāds ar gaismas ātrumu, jo tas ir mans jautājums. Atbilde ir pareiza. Radioviļņus izmanto informācijas pārraidei ar gaismas izplatīšanās ātrumu praktiski neierobežotos attālumos. Nākamais jautājums. Lūdzu. Jautājums fizikas un matemātikas fakultātē. Kur pieejami Latvijas Universitātes noslēguma darbu pilnie teksti? 10 sekundes. Mums šķiet, ka mēs viņus varam atrast Latvijas Universitātes bibliotēkā. Jūs šeit nepareizi. Jautājums pāriet bioloģijas fakultātē. 10 sekundes. Kā otru atbildētāju priekšrocības un apstīsimies arī uz atbilžu variantiem. Atbilžu varianti. A. Kopkatalogā. B. Luis. C. LU noslēguma darbu datubāzē. Vai D. Nav pieejami. Jūsu laiks ir izticējis. Jūsu atbilde? Mūsu atbilde ir atbilde B. Atbilde B. Luis. Nu, es tur neesmu atradis. Nepareizi. Pareizā atbilde - LU noslēguma darbu datubāzē. Šī datubāze atrodama www.lu.lv bibliotekas sadaļas apakšsadaļā informācijas resursi. Iesaku apskatīties, ļoti noderīgi. Un biologiem otra iespēja. Jūsu jautājums? Burtiskā tulkojumā no latviešu valodas šis vārds nozīmē tāds, kas ar kaut ko uzcītīgi nodarbojas. Kas tas ir? Variants, lūdzu. Varianti. A. Profesors. B. Maģistrs. C. Doktors vai D. Students? Jūsu laiks ir izticējis. Jūsu atbilde? Atbilde D. Students. Atbilde D. Students. Vai tad mēs tiešām esam tādi, kas ar kaut ko uzcītīgi nodarbojās? Nu, bet, protams, atbilde ir pareizi. D. Students. Nu, lūk, Guna saskaita punktus. Fizikas un matemātikas fakultāte 7,
Vēstures un filozofijas fakultāte 3, ķīmijas fakultāte 9, bioloģijas fakultāte 6, sociālo zinātņu fakultāte 3, datorikas fakultāte 4, humanitāru zinātņu fakultāte 2 un teoloģijas fakultāte 6. Tātad, manuprāt, acīm redzami. Zinību kausa uzvarētāji. Ķīmijas fakultāte. Apsveicam! Apsveicu ķīmiķus. Es aicinātu Aneti atnākt šurp mūsu speciālisti balvu jautājumos. Aicināšu nevienu nedoties prom. Mums tepat ir paredzēts neliels bankets mūsu dalībniekiem, viesiem un skatītājiem, tā kā varēsiet pamieloties. Vēlos vēlreiz pateikt paldies mūsu sponsoriem, kur mūs atbalstīja. Paldies Tereško tējām, paldies Hannas Maisnīdzai, izdevniecībai Avots, Fantasy Park, Simple Express, jaunajam Rīgas teātrim, izdevniecībai Zinātne un Višī ūdenim. Un, protams, Okartei par disku. Protams, nevar aizmirst arī datorikas dienu galveno atbalstītāju, informācijas tehnoloģiju uzņēmumu DPA. Protams, bez balvām nepaliks neviens. Meiteņš, jūs varat droši jau ķerties klāt un sākt dalīt balvas visiem mūsu dalībniekiem, kurus tās ir nopelnījuši. Tā, tu ir pārbaudīsim. 7, 6. Te arī mums kolēģis izcēla faktu, ka mums ir divas komandas ar 6 punktiem, tad it kā 2 komandas par 3. vietu, bet pēc turnīra, pēc zinību kausa noteikumiem, kurus jums arī izsūtīja, uzvar tā komanda, kurai vairāk ir tieši atbildētie jautājumi. Tad skatāmies. Bioloģijas fakultātei 1, 1, 2, 1, tad viena atbilde bez atbilžu variantiem. Teoloģijas fakultātei 2, 1, 1, 2. Nu, izlaid vēl tur 2 punktus, jā. Vairāk atbildes ar 2 punktiem ir teoloģijas fakultātei. Viņi ir mūsu 3. vietas ieguvēji. 2. vietā fizikas un matemātikas fakultāte. Protams, 1. vietā ķīmijas fakultāte. Lūdzu, meitenes, dalam balvas. Aicināšu iznākt priekšā 3. vietas ieguvējus teoloģijas fakultāti. Protams, balvas nokartes, Gustavo jaunais disks, pilsētas portāls. Tālāk aicināšu priekšā 2. vietas ieguvējus fizikas un matemātikas fakultāti. Lūdzu.
Otrā vietā īpašā balva no Jaunā Rīgas teātra. Biļets uz teātra izrādi. Un aicinās priekšā mūsu zinību kausa uzvarētājus - ķīmijas fakultāti. Balvas jums un, protams, LU zinību kauss ir jūsu. Apsveicu! Lūdzu, fotogrāfu! Paldies par piedalīšanos. Aicināšu vispārējo komandu kapteiņus ierasties šeit, lai saņemtu jūsu komandas balvas. Bankets notiks tepat blakus telpā uz teologu bibliotekas pusi ejot. Paldies par piedalīšanos! Līdz nākamajam gadam!